Piemēram, Litai Kanaporeiz kauž, ka mans suņi ir gudrāk un dzīvo labāk nekā viņas meitas. Labrīt. Es pazīstu ģimeni, kas ir dibinājusi Turciju. Labrīt. Nē, kas pamodos no komas. Es tad sāku trenēties boksā. Labrīt. Es nelamājos. Dzīve ļoti trausla. Dāmas un kungi, lieli un mazi, rasni un tievi, īsi un gari. Drošākā vieta pagalmā. Suņu būda. Vau! Man bija slikti sapņi dēļ šīs intervijas. Nopietni. Artus, es arī atcerējos, kuru mēs ar tevi padiskutējām internetā, kas bija par tēmu. Es pirms tam stāstu nevaru atcerēties. Tā atceries, ka tas Smirnov cīņas? Nē, kas bija Smirnovs? Man bija cīņa, un es tajā cīņā uzvedos, tur bija nesportiski, un tad man visi metās komentēt, tu tā skaitā. Kas bija nesportiski? Es neatceros. Viņš visu laiku man ķērās, viņš krita zemē, un tad tur bija tā kā kaut kas ieraudzījis pērienu ar kājas, un vienkārši kratīja no kājas nost. un tu viņu zaudēji, vai tu viņu? Nē, bija tad tur sākās kipišs pēc gonga, un tad es tur izkliedzu tādu pretīgu frāzi savās emocijās, un tad par to frāzi tu biji, es teicu, ka es seksuāli pārgulēšu ar tavu draudzeni viņam tādā veidā mēģinot viņu izprovocēt. Un tā frāze tev bija aizskārusi. Kad tu cīņā. Pēc cīņas, kad tu jau pēc cīņas jau cīņā gongs, viss atslāpstam. Nē, atslāpstam mēs pēc gonga. Tu pēc gonga teici, nevis es neklausies. Tad pēc gonga viņš man turpināja uzbrukt. Jā. Tiesnesim aiz muguras. Ok, tas jau ir nes. Jā. Un tad sākās tur blā, blā, blā. Mēs tur man tur turēja. Tiesnesis priekšā viņam stāvēja. Un es domāju, man kaut kā jāmēģina viņu izprovocēt, jo man turēja Kambalu un vēl 2 džeku, un viņš tur stāv tāds gailēns. Un tad es tur to par to draudzeni. Bet mums ar viņu, paldies Dievam, ir viss kārtībā. Un tad tu teici, ka tu pārgulēsi ar viņu draudzeni. Jā. Un es savukārt, tu neteici tikai literārā valodā, vai ne? Protams. Tu teici, savādākā valodā. Ļoti savādākā. Latviski vismaz. Jā. Ok. Un es iesaistījos diskusijā. Es savukārt internetā iesaistījos. Tu internetā izliki savu viedokli par to. Aha. Bet tur arī Armands Pučis teica savu viedokli. Tagad tu neesi vienīgais, viss kārtībā. Bet mans viedoklis bija, ka tā nedrīkst darīt. Jā, es esmu mēsls, tu teici. Es teicu mēsls. Tam man nav leksikā tāds vārds. Kaut ko uz to pusi es tur precīzi tās neatceros, ko tieši tu teici vai rakstīji. Bet jā, tas ir, tev taisnība savā ziņā. Tā bija nesportiska un neadekvāta uzvedības. Jau savas kļūdas jāmāk arī atzīt. Es vienkārši domāju par to, kāpēc man negribējās uzreiz tev piekrist. Tas bija aizmirsts. Tu esi joprojām emociju iespējā. Sāku mūziku, tad sarunu. Okay? Es domāju, ka mēs jau sākam. Protams. Ļoti maz mūzikas. Apmēram 2, varbūt 3 muzikāli fragmenti. Bet runu tiešām daudz. Suņu būda. Vau! Visiem. Labdien! Šodien ciemos Kristaps Zutis. Tev ir 34 gadi. Un tu esi boksers, jā? Relatīvi. Es sapratu, ka tu esi kickboksers. Arī relatīvi. Bet tad, tu esi boksers vai kickboksers? Kas ir titrā jāraksta? Kā, būs Kristaps Zutis, un apakšā ko? Pāķis. Nopietni? Tā arī uzrakstīs. Jā, derēs. Beidz, nevajag kaut kādu pašapziņu. Tev ir kaut kāda pašapziņa iedragājusies. Man ir krīze, jā. Tu nevajag rakstam, tā. Pāķis, ne. Suņu būdas fans raksta. Suņu būdas fans. Es biju. Pirmā sezona tu soli. Ok, suņu būdas fans. Jā. Labi, viss Dan, šito mēs piefiksējam. Tātad ļoti labi. Klausies, Kristap.
Visi jau tā pa zuti sauc. Kad nav dusmīgi, tad jā. Okay. Forši, ka tu paņem suni līdzi. Parādīs suni? Ir mums suns, jā? Mums ir $, pareizi pateicis. Jā, $. Labi, suņu būdā vajag. Kur viņš ir? Kur te varēs pie kājām sargā man? Burvīgi. Varbūt tu viņu sargā. Tev ir 2 suņi? 2, jā. Forši. 3 īstenībā. 3. tu? Nē, 3. dzīvo laukos pagaidām, kamēr mums dzīvoklis Rīgā. Okay. Man daudz jautājumu tev... Un tu esi runātīgs džeks, vai ne? Skatos, jā, ka tik gatavojies uz sarunu ar mani vēl nebija neviens. Es jau baidos, kas tagad būs. Okay. Nu, kā tev, pieņemsim, pirmais. Kā tad tev iet? Kā teica, man nelaiž vecmāmiņa ar kājām pa zemi. Nu, labi. Kamēr ar kājām pa zemi, tikmēr viss kārtībā. Nu, jā. Tev tagad es tāds... fucking ei. Kā tas saucās? Tu esi... uzmanības lokā nonācis no augusta. Es vairāk vai mazāk jau vienmēr esmu bijis kaut kādas sabiedrības daļas uzmanības lokā, jo man iepriekšējā darba vieta bija, strādāju televīzijā, filmēju savu personīgo privāto dzīvi, un ja tu rādi sevi tādā realitātes šovā kā slavenības bez filtra, tad tur nevar cerēt uz kaut ko pretēji. Priekš kam vajag rādīt savu privāto dzīvi? Finansiāli, tas bija tikai vienīgi finansiāli. Tīri, ja es tev pasaku, ka es tev maksātu €10,000, tad tu pieņemsim. Es tagad tavs buļdu tev summu nosauc. Tad pieņemsim, es varētu tev filmēt tavu privāto dzīvi. Tu sēdēt tavā mājā, pieskatīt tavus suņus, skaties, kā tu viņus pieskati. Man suņus tu var pieskatīt pavēlt. Doma tu saprati. Kur ir bīts iet iekšā un svešiem cilvēkiem ar kamerām tavā privātajā teritorijā, lai viņi tev filmē? Kāpēc? Pirms mēs viņu gāja iekšā filmēt, mums bija vienošanās par to, kuras detaļas no manas privātās dzīves, no manas mājas netiek rādītas. Jā, tad ir guļamistabā nevienreiz. Nu, labi, tas netiek parādīts varbūt tajā raidījumā, bet to cilvēku redz. Viņš no operators. Viņš to redz, labi, viņš to neiemontē iekšā, tāpēc, ka ir tā atruna, bet viņš to redz. Es jau šeit arī visu kaut ko redzu. Bet šeit jau mēs neesam privātā dzīve. Tajā momentā man bija bankrotējis bizness, tikko es biju vispār bez tādas idejas par to, ko darīt. Rītā atnāca tāds ļoti labs finansiāls piedāvājums, un tajā momentā tas šķita pieņemami. Vai es to šobrīd nožēloju, ņemot vērā to, kā man gāja un cik adekvāti un forši bija mana komanda, kas man filmē. Es nejūtu nekādu diskomfortu, neko, jo, kā tu zini, es esmu diezgan aktīvs Instagram lietotājs, un es rādu, kā es taisu ēst. Es to daru tāpēc, ka, ja es nezinu, piemēram, cik ilgi jāvar kartupeļu, kāds no komentāriem man to pasaka. Briedis arī rāda, kā viņš māk taisīt ēst. To viņš tagad dara, es to darīju pirms 2 gadiem. Viņš no tevis tad to? Es nezinu. Okay. Es atradu tev ir mājaslapa zutis.lv. Jā, tā ir diezgan nav tāda svaiga informācija. Bet viņi ir. Ir. Un tur ir rakstīts, ka tu esi realizējis 97 projektus un 65 veiksmīgas sadarbības. Tas ir veca informācija. Tagad jau viena nieciņa varētu likt klāt. Neskaitu vairs. Es tev gribēju apsveikt postskriptum ar to uzvaru, kas bija tev tagad nesen tajā ringā, kur tu uzvarēji. Paldies. Starp citu, tu biji, es domāju, pelnījis uzvaru. Tāda, es domāju, ne tikai tajā ringā, bet vispār. Kādu labu lietiņu sev. Tas bija vajadzīgs. Jo, manuprāt, kaut kāds... Emocionāli bija diezgan smagi iziet uz to cīņu. Gaidīju, bija diezgan švaks miegs to tajā laikā un nevarēja īsti funkcionēt tā pilnvērtīgi, lai... Labi, skaties, kā... Man šitas aizķērās. Do you have anything to say? I just want to say to all the haters, you still get sucked by hairy balls! Paldies visiem maniem atbalstītājiem! Paldies tiem, kas man tic! Paldies tiem, kas netic kuņai, kur raksta privātā dzīve! Šautauts visiem! Pirmais rauns bija pa Lasmani, otrajam bija jābūt pa Miezu un trešajam pa Latviju. Lasmans visu sakārto! Zvērs, Tad, tajās adrenalīns emocijās, es atvainojos visām mamām, visām meitām un visiem bērniem, kur to ir dzirdējuši. Nedrīkst tādas lietas teikt. Pagad, tu visu laiku griezi filmu atpakaļ un saki, es atvainojos par šo, Ko tu atvainojies? Tu tāds esi? Tā kā, ja tu tāds esi, tāds esi. Tas jau nedara sabiedrībai, tu neesi pamanījis to. Šis būs viens no tiem topikiem, par ko mēs šodien varētu arī, es ceru, pavirpināt, jo tu drīkst runāt pareizi. Tev nav tā, ka tev nedrīkst runāt.
es teikšu pilnīgi visu, ko es domāju. Es nerunāšu. Es teikšu visu, ko es domāju. Man šī ir visticamāk viena no pēdējām intervijām, kuras runāju par kaut ko citu, izņemot par to, kas man ir jāatstrādā kontraktā par cīņām. Tāpēc tas ir ekskluzīvi. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, wow! Ok, tev ir tātad divas veida ienākuma nišas. Viena ir OptiBets. Jā. Tas ir šitā. Starp citu, mans bonus kods šomēnes ir labais zuds. Visi, kas saka, zuds ir slikts, jūs šomēnes kļūties. Ej uz optibet.lv un ievad labais zuds. Tātad tu esi OptiBet seja. Vēstnesis. Okay. Tad tā ir viena lietiņa, kur tu tā kā nopelni naudu. Okay. Otra vietiņa, kur tu nopelni naudu, ir tu ej ringā kauties. Cīnīties. Jā. Tas tā kā vēstnesis un seja. Cīnīties, ja? Jā. Un tagad tu cīnīsies oktobrī ar, kā man bija rakstīt, sudraba sirds. Jā. Ja? Kas tas būs oktobrī? Arī par naudu, ja? Jā. Okay. Un tu viņu, man liekas, tu neesi, man liekas, stiprāks. Tu čes pa viņu, ne? To mēs uzzināsim. Bet tur tā kā... Es viņu es jau negribēju ar viņu, viņš man izaicināja. Tas ir no tāda viedokļa, pārdošanas viedokļa priekš manis labs variants, jo viņam ir laba sava auditorija. Vai es gribu to cīņu tieši ar viņu, droši vien, ka vairāk nekā jā, bet man tā ir, ka parasti piekdienas vakars aiziet ar kādu izkauties no komandas. Zini, vai tas ir sudraba sirds, vai tas ir lietuvietis Valaičunas, vai tas ir kaimiņš Gačo vienalga? Kaimiņš un Gačo, jā, mums bija. Es atceros. Tā, kas tieks nesaprot. Jo es tieši nesaprotu. Tad vēlreiz, lai iet skaidrot attiecības, tu taisi cīņu par naudu. Es neskaidrotu attiecības, es vienkārši... Vai tā uzreiz uzstādījums cīņa par naudu? Vai man ir uzstādījums cīņa par naudu, lai noskaidrotu ar manīm attiecības? Jā. Nē. Nav. Nācējām uz ringu, ja tu gribi. Okay. Skaties, ir boks Latvijā. Ja? Mums ir viens vēstnesis. ja? Ir vēstnesis. Ja? Mums ir viens, mums ir Mairis Briedis, ko tev ir īpaši attiecības. Jā. Un īsāk sakot, jo tu daudz laika pēdējā laikā pavadi policijā, es tā saprotu arī. Ļoti daudz, jā, stipri pa daudz. Un tāpēc, ka tu esi sācis strādāt policijā. Nē. Tad kāpēc? Briedis ir atklājis savu pirmo noziegumu. Briedis ir policists. Bija, vairs nav, bet policisti jau nemēdz būt bijušie. Acīm redzot. Iespējams. Viņi kopā ar vēl vienu bijušu policistu, šobrīd aktīvu juristu, pārkāpjot jebkādu juristu advokatūras ētiku, publiski TikTokā atrada video, kur es iesitu fašku Jurim Kalniņam, uzrakstīju uz to juridiski nepareizu iesniegumu, un man par to izsauc policiju, bet tur bija bijis vēl viens iesniegums anonīms. Kas bija juridiski pareizi. Izskaidro man kā nebokserim. Izskaidro, skaties. Abuls norāda, ka aktīvu dalību biedru ietekmēšanā ar telefonu zvaniem veids Latvijas melnajā sarakstā iekļautais Andrejs Ahmedovs, kura dzīves biedra un bērna māte Jekaterina Krylova kandidē uz viceprezidenta amatu pašreizējā. Tātad, respektīvi, bija Boks federācijā valde vēlēšanas, vai ne? Un tad Nils Žuravļevs, kurš vada Boks federāciju no 12. gada. Tagad jau viņš vadīs jau 12 gadus jau vada. Viņi tagad pārvēlēja. Un otra valde, kas gribēja būt, tā kā otrs flagmans, ir tie nākamie. Prezidenta Žuravļeva komandā. Žuravļeva komanda. Iekšlietu ministrija Ahmedovu no valsts izraidīja 2022. gadā. Es te gribētu apturēt. Īsti sakara Ahmedova kungam ar šīs federācijas, amatieru federācijas vēlēšanām nav. Ahmedovs šeit tika pievilkts klāt dēļ tā, ka tā ir kaut bijusi politiska izrēķināšanās ar viņu. Viņš tāpēc tika izsūtīts. Šeit dzīvo viņa sieva, šeit dzīvo viņa bērns, un Ahmedovs pats nav varbūt tur tik daudz iesaistīts. Man mazāk tas Ahmedovs kā pašas tās vēlēšanas. Ar riskiem valsts drošībai. Savukārt paši Cābuļu organizētajā komandā kā valdes loceklis izvirzīts uzņēmējs Māris Martinsons, kuru pērn decembrī pirmās instances Pirmais bloks ir Nils un draugi, Žuravļevs un viņa draugi, kas jau ir principā 12 gadus jau tur ir ņemās. Neviens latvietis nav bijis uz olimpiādi, mums nav nekāda sasnieguma īsti, tur zog pusdienu talons bērniem, visi tie ir pierādām fakti. Tagad tas ir... Žuravļevs zog nav bērniem ēdienu. Žuravļovam konkrēti komersants, uzņēmējs, es nezinu,
nezinu, kā viņu pareizi nosaukt, lai viņš neapvainojās, iedeva pusdienu talons konkrētu skaitu. Jā. Un pēc tam mums tā boks saima ir maza un tika iedot 80 talonu bērniem. Žuravļovs visu apēda. Es nezinu, ko viņš viņiem izdarīja. Tas man interesē. Es to gribu ļoti noskatīt. Tā ir vienīgā lieta, kas man interesē amatieru boks federācijā. Nē, es redzēju ritenieks. Viņš ir izčakarēts. Viņa brāli čakarēja Žuravļovs un ko tajā laikā, kad viņi startēja, kad mēs ar tevi vēl zem galda skraidījām, jau viņi tika čakarēti. Kurš gads tu esi? 86? 80. Nu tad tu neskraidīji zem galda, bet izskaties svaigāks. Nu jā, bet viņus visu laiku tā boks federācija ir čakarējusi, un es iestājos par pārmaiņām, jo man nav... Tu biji tajā šī komandā, kur Martinsons. Jā, es biju tajā komandā, kur Martinsons, bet tieši konkrēti es gāju aiz Ansi Pūts, kurš ir... Tu arī gribēji būt valdē? Mēs, kad sākām ar viņiem sarunas par to, kāda varētu būt mana līdzdalība tajā pašā pēdējā posmā, kad jau viņi bija savā starpā sastrīdējušies tā viena puse un otra puse. Un es skaidrs, ka atgāju par pārmaiņām. Šeit ir cilvēki, kas ir... atsevišķi pierādījuši sev labi federācijās valdē. Pagaid, līdz galam pastāstīt, ko tur saka. Otra puse, viena valde bija Žuravļovs, otra šitā. Es atzīmu par vainīgu kukuļošanas noziegumos un piespriedu 5 gadu cietumsodu. Tā ir Latvijas televīzija. Piesaistīšana palīdzējusi noregulēt attiecības ar kriminālo pasauli. Ātri vien, ka mēs radījām savu kustību, pretkustību esošai federācijai, mums visādi vaņi, kas zvanīja no cietumiem, draudēja, lai to nedarītu. Bet šajā gadījumā man nav informācija. Man nogulināt, teiksim tā. Tad Mārs palīdzēja nogulināt cietumu. Boks Latvijā Allaž bija. Es nemācīšu atbildēt un komentēt šos cābuļu izteikumus. Bet ļauj līdz beigām, viņi noklausīs jau 10 sekundes, pateiksim mieru. Allaž bija kriminālo struktūru ietekmes zonā. Valsts drošības dienests atteicās komentēt pašreiz notiekošo cīņu par varu boksa federācijā, pamatojot to ar spēcdienas darba specifiku. Viņi nekad nekomentē. Cābulis kritizēja arī Latvijas Sporta federāciju padomas darbu, kam būtu jāuzrauga boksa federācijā notiekošais, bet vien un tie paši pārkāpumi novērojami gadiem ilgi. Jautājums, vai tas viss nedurās pret bijušo Latvijas boksa federācijas prezidentu, kurš arī pieņem šīs visas sūdzības Latvijas Sporta federāciju padomē. Tas ir kas? Tas ir Māris Liepiņš. Es domāju, ka viņš tur tiek turēts pie oliņām tā, ka nemaz neliekās. Liepiņš interviju Latvijas televīzijai nesniedz. Māris Liepiņš, savā laikā Genādijs Glaskovs, Nils Žuravļovs. Tie ir 3 cilvēki, kur konkrēti ir atbildīgi par to, kāpēc Latvijas amatieru boks ir tādā pakaļā. Viņi ir atbildīgi par to, ka bērniem zog pusdienu talons. Viņi ir atbildīgi par to, ka treneriem netiek sakārtotas akreditācijas. Viņi ir atbildīgi par visiem tiem mēsliem, kurus mēs varētu 3 stundas tikai par to runāt. Un es iestājos par to, lai notiek pārmaiņas un prasīju. Žuravļovu apbižoju tas, ka es atnācu uz tām vēlēšanām un iedevu. Man nelaida viņam. Muti, viņam var iedot. Viņi nevar izaicināt uz ringā. Kāds rings, viņš ir bēdz stulbens, viņš bokscimts nekad nav uzvilcis. Kāds viņam rings, viņš ir pamuļcis boks, tikai redzējis kaut kur pa televizoru 86. gadā. Viņš to boks tur tikai priekš kaut kādām savām finanšu mojkām. Tur. Es par nesaprotu, kā var valstī, kurā ir kaut kāds tiesiska sistēma, tā kā atļaut tādas lietas. Viņš īrē no savas sievas ofisu par to federāciju. Labi, tur valsts nauda ir maziņa. Iedomājies, viņš ir tik neattīstīts un neadekvāts, ka viņš pat nemāk iesniegt elektroniski no federācijas Rīgas domē, cik Rīgas klubos ir bērni un par to saņemt boks federāciju finansējumu. Viņš ir tik tups, ka viņš to nejēdz izdarīt. Tā iepriekšējā federācija, kas bija līdz šim, tas nav darīts. Tur Rīgas doma var apstiprināt. Rīgas doma maksā katram Rīgas iedzīvotāju bērnam, jo viņš iet kaut kādām aktivitātēm, kaut kādu naudu un to apzina federācija. Un tas cirvis Nils Žuravļovs. Tu skaties tur, viņš tev redz tur. Nils Žuravļovs, Sūdēnais, kur bērni pusdienu talonu. Viņš ir tik stulbs, ka viņš to nav izdarījis. Viņš vēl vienu iesniegumu viņš rakstīs, lai taču viņi raksta. Un tagad Nils Žuravļovs, vai ne? Ko savienojās ar Briedi. Ar Briedi. Jā. Un uzrakstīja abi divi iesniegumu policijā par to, ka tu iedevi pa muti cilvēku priekšā vienam Latvijas pilsonim. Vairāk ar nekas nebija rakstīts. Nav runāts par to, ko tas pilsonis ir darījis, kāpēc, kāds ir tās, kas tev
Tā kā, es esmu skatījies tos video, ko tu tur pats pēc tam, kad viņš tur runājis par tevi tur tā vai kaut ko tur uz tās sērijas puses. Zini, kas man likās, ka skaties? Gadās, labi, tu tur. Tev patīk arī uzmanība, vai ne? Nepatīk vairs. Tas tāds pārējošs lieta. Skaties, šitas Džeks, man tāds cieņā viņš ir. Олимпийский чемпион применил кулаки. Ты шкревич сопрот. Да, ударил человека по лицу. Как это было? Большого причем, очень большого. Здоровый был. Как это было? Ты усикс? Я был Stāsta, kā viņš ir iedevis pa в muti украинском городе. vienam Džekam, Стоял, общался kuru, с женой своего друга. Ну, мы вот так вот все стояли и общались между собой. kurš aizkāra viņa draugu sievu. У них в компании кто-то дембельнулся. Īsāk sakot, viņš, tas video ir 2 minūtes. Viņš ir aizgājis, un tas ir pasaules čempions, jau. Davids Heinīs tikko tur vieglā svērta pasaules čempions arī iedeva akvaparkā, bet izklājumi. Tā kā tas ir cīņu sportā, mēs visu dienu, visu laiku. Labi. Tāds pasaulē tāda gadījuma nav. Ko es mēģinu pateikt? Paklausies. Es mēģinu pateikt to, ka, tur ir tā lieta, ka tu neesi vienīgais. Uzsiks arī iedeva pa muti. Pelnīt, viņš pēc tam apskaidro, kāpēc, kur, kas, kāpēc. Tam Džekam, manuprāt, arī pelnīt iedots pa muti. Varbūt, visiem šajā laikmetā nepiedienīgi, ka to visi redz, ja? Un to piefiksē, bet reka uzreiz izmantoja un uzreiz rakstīja iesniegums. A. Tavs draugs Žuravļevs, B. Tavs fans Zutis. Briedis. Pareizi? 2 iesniegumi. Dēļ 1 sitienu. Viņi abi uzrakstīja vienā iesniegumā no sevis, un Žuravļevs uzrakstīja no sevis un no Latvijas amatieru boksa federācijas vārdu. Tur tos iepriekšējos čaļus var dzirdēt. Jā. Es dažus no viņiem pazīstu. Un es pazvanīju un paprasīju, saku, jūs tā kā, tu saproti, ka tu uz manis uzrakstīs iesniegumu šobrīd policijā. Kāpēc tu ar to briedi nevar izkauties? Pēc, ka viņš mīž. Man nav ko zaudēt ar viņu ringā, es neko nevaru zaudēt. Es neesmu čempions. Iedomājies, kas viņu notiks, kas viņu nostīšu tur. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, wow! Skaties, viņš rakstā, kāpēc Zutis joprojām ir brīvībā? 4. augustā viņš to raksta, 24. gadā. Zutis ir pazīstams ar savām nežēlīgajām darbībām. Viņš sit, zini, kā vajag tā? Ham. Zutis ir pazīstams ar savām nežēlīgajām darbībām. Viņš sit garīgi slims cilvēks uz ielas, izspiež naudu un draud bērniem. Nesen publicēts video, kurā Zutis draud piekaut bērnu, izraisīs sašutuma vilni. Tas nav pirmais gadījums, kad viņš izrāda agresīvu uzvedību un daudz uzdod jautājumus. Kāpēc šāds cilvēks joprojām nav arestēts? Tā viņš raksta Facebookā. Viņš lohs ir. Un tā viņš raksta iesniegumu. Jā. Šito situāciju es tev varu pastāstīt. Tas ir čovaks, mēs ar viņu ļoti labi komunicējam. Viņam ir 18, laikam jau tagad ir. Viņš nāks pie maniem vēl uz stream. Viņam bija cīņu iesauka Gypsy Slayers. Čigāns Slepkava, jā. Man ir krustmeitiņa čigāniet. Jā. Es uzrakstīju viņu menedžerim 2, 3, 4 gadus apkārt. Lūdzu, nomainat niku. Man krustmeitiņa skatās man Instagramā. Mēs esam tajā cīņu pasaulē. Tas nav ok. Kā es viņai paskaidrošu, kas tas pa čigānu kāvēju ir? No. Viņš man pasūtīja, tur, tas nomal. Tad atkal bija šovs. Un es viņam pašam personīgi, šim jaunajam cilvēkam, viņam tad bija 17, 16 gadi. Es uzrakstīju, vai tu nomaini savu nosaukumu, ko es jau biju pirms gada prasījis tam, vai es tev iedošu pļauku par to, jo es esmu uzrakstīju. Atkal tu draudi kaut ko. Labi. Jā, tā es viņam pateicu, vai nu. Es tos neuzskatu par draugiem, es to ļauju brīvi izvēlēties cilvēkam. Un viņš nomaina. Mēs esam viņai kārtībā, mēs esam draugi ar viņu, mēs esam treniņas klubā taisījuši. Viņam ir savs ceļš, ja tur sākumā varbūt tās aizskatījies aiz McGregoru un aiz vēl kaut kā nepareizot cilvēku ietekmē, viņš bišķi savādāk, bet tagad tas viss ir sakārtojies un mums ar viņu viss ir mierīgi. Labi, tad viņš raksta vēl nākamo. 3. augustā, 1 dienu iepriekš. Latvijā sodi par naudas atmazgāšanu ir stingri un detalizēti noteikti krimināla likumā. Par noziedzīgi iegūt līdzekļu vai citas manas legalizēšanas darbību tiek veikta apzināti, var piespriest brīvības atņemšanu līdz 12 gadiem. Īsāk sakot, viņš raksta ar komatiem. Tas jau ir pārsteigums. Tas ir kā, ne, man pa briedz klausīsies policijā par vakar, sestdien. Nē, piekdien. Okay. Par šito briedis ir uzrakstījis iesniegumu par godu un cieņas aizskaršanu. Es varu nolasīt, ko es atbildēju policijā, man tur nav ko slēpt. Par cik es neesmu māzis. Tajā emocija uzplūdā skaidrs, ka es tur visu kaut ko sarakstīju un sarunāju. Es biju ballītē, tad... Tā mums tad vakardienas konflikti vēl.
Es tūlīdās atradīšu. Džekam visu laiku ir konflikti. Viņš braucot uz šejienu teica, ka viņš ir apstādināts, policija ir apstādinājusi. Tas dēļ tevis par ātrumu. Dēļ manis pie tam vēl. Paskaidrojumu. Es, Kristaps Zuds, paskaidroju, ka mans publicitātes video par Briedi nav nopietni. Es savos sociālajos tīklos esmu rakstījis, ka visu, ko publicē, ir mans subjektīvais viedoklis par notikumiem. Ar naudas atmazgāšanas terminu es domāju Brieža anormālo taupību un naudas ekonomiju visos iespējamos veidos. Nekādi konkrēti pierādījumi Maira Brieža pretlikumīgajām darbībām man personīgi nav. Mairs Briedis bez viņa video par mani visu laiku. Es tur uzrakstīju tālāk. Pats Mairs Briedis izliek par mani visu laiku video, tāpēc es viņu pieminu. Tā ir viņa sistemātiska darbība pretreakcija. Man nav pieņemams personas. Ko es uzrakstīju, publiski vai internetā apmelošana. Ja mans darbības kāda aizvainojas, to nožēloju. Esmu brīdinājis par kriminālu atbildību, par publisku neslavas celšanu. Jā, es sapratu. Jau kopš pilna. Tātad, tas ir policistiem teksts domāts, lai viņi tur administratīvo pantu tā kā izskata. Ja? Okay. Tātad, bet jums jau ilgi tas konflikts ir. Vienkārši šeit sanāk, tas Briedis ir atradis veidu, kādā veidā uzrakstīt. Es pateikšu vienu lietu. Kāpēc viņš vispār tagad? Kas notiek? Cilvēki, kas taisīja par Mairu Briedi dokumentālo filmu. Es redzēju ļoti interesantu filmu. Viņi man stāstīja. Semjonovs. Es neatceros, kā sauc to, kurš man Go3 platformā ir redzam. Jā, Vai tagad Mairs katru slikto cilvēku komentāru, ko jebkurš no mums viņam atstāja, pieraksta blociņā kopā ar viņa vārdu uz vārdu. Viņš pieraksta katru slikto komentāru. Saprot, ja kādreiz es domāju, ka viņš vienkārši ir tuparilīs, viņš ir stulbs, drausmīgi, nenormāls stulbs, tik tupu cilvēku es vēl neesmu saticis. Un nevis ļauns. Es domāju, ka tas ļaunums ir no kaut kādas apkārtējās vidas. Tad šobrīd esot ar viņu tādām vairāk konflikta situācijās, man ir atsūtīti, tā kā saprotu, ka tu ar kādu strīdies internetā, vai viņš par tevi kaut ko sliktu pasaka, visi tā cilvēki ienaidnieki sūta tev tos mēstus, ko viņš darīs viņiem. Labi, jā. Bet kāda tev pašam ir izglītība? Vidējā profesionālā un 2 nepabeigtas bakalaura. Un Briedim? Es taču nezinu. Kādiem izglītību? Es tikai pajautāju, ka viņš daudz zina par viņu. Varbūt tu arī zini. Es par viņu izglītību nezinu. Es zinu, Nē, saprot, es Briedu aicināju. Un Briedis man apsolīja, jā, es nākšu. Viņam bija tur tā cīņa. Viņš mīzēs ir, viņš nenāks. Un tad es pagaidīju to cīņu, es vēl pusotru mēnesi gaidīju. Un tad viņš uzrakstīja, ka viņš nenāks, jo priekš kam, jo es viņam jautāšu par saskaņu. Tāpēc, ka viņš aizgāja pie Šlesera. Lūk, un tāpēc es gribēju saprast, tagad viņš ir pie Šlesera, jo viņš baigi gramatiski raksta. Es domāju, ka viņš pats jau tur neraksta. Es visu cieņu latviešu valodai. Tu taču pasties salīdzini. Tev nav kaut kur, ko viņš rakstīja, kā viņš lika postus līdz tam un kā viņš liek tagad no tā brīža, kad tā kampaņa pret manim izvērst. Viņš mēģina tādā veidā nogāzt to savākt sev atbalstītājs tajās Rīgas domas vēlēšanās visus manus nelabvēlēšanas. Viņš grib būt domē. Jā, Rīgas domē 99,9%. Man jau... Tu skaties, kāpēc es to saku? Draugi, tāpēc, man ir jautājumi Brieža kungam, ja? Jo Brieža kungs tā kā, viņš bija saskaņā. Viņš nebija saskaņā. Un šīs arī joks, es gribu pastāstīt. Es komunicēju ar visiem cilvēkiem Rīgā. Man ir labs paziņas. Džeks komunicē ar visiem cilvēkiem Rīgā. Tas nav veselīgi. Es zinu, pasties uz maniem, matiem 34 gados. Un es vienam čalim no saskaņas teicu, ka viņi saka, tu piemini manus vārdus. Viņš pēc tam pateiks, ka viņš nekad nav bijis saskaņā. Un suka vēlēšana dienā tajās debatēs, kas bija, kad viņi saprata rezultātu, ka tu jau nemaz negribēji nākt. Viņš ir paredzams, viņš ir stulbs un skaidrs arī, kāpēc viņš ir vajadzīgs Šleseram. Tur 3 soļus uz priekšu jau var redzēt, kas tur kā notiks. Labi, tad viņš ir uzlicis to latiņu. Izskatās, ka viņš iet uz vēlēšanām. Vai tās būs Rīgas domas, vai pēc Rīgas domas vēlēšanām uz Saimu? Rīgas domas, tagad noteikti domas. Ko viņš, Saimē viņam vēl pat tālu. Es domāju, ka viņi baidīsies viņa Saimā, jo, saproti, ja viņi palaidīs Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē kaut kur no tā tad tur viņiem ir mazāks risks, viņi tikai padirš to pilsētu, saproti. Ja viņi palaidīs Saimā, kā to izdarīs saskaņu noriskējot, tad var pazaudēt visu. Es varu mēģināt likt tipa virsū, ja tu saki, Es tādus vārdus nesaku. Es latviski mēģinu lamāties. Labi, okay. Respektīvi, mēs jau, Mairi, mēs pat tevi tagad. Viņš par mani vārās visu laiku, es arī otru reizi varu parunāt.
Nē, ir interesanti, jo man jau nav tā iespēja viņu runāt. Saprot, teiksim, Kristapāns aizliedz nākt savam dēlam pie manis. Šlesardām vispār nedrīkst runāt. Es pazīstu Kristapānus abus. Ja viņi nenāk, nerunā, nevar saprast, saproti. Un tagad tu vismaz pastāst. Labi, tad viņš... Par Kristapāniem, kāpēc Par Kristapāniem pagaidi. Pofik Kristapāni. Pēc tam par to briedi, respektīvi. Viņš bija, tā Latvijas lepnums, ja tā teikt. Ir. Jā, vairs manuprāt, ka nav. Un tad, viņa galvā noteikti viņš vēl ir. Labi, bet arī, cik tu esi pārliecināts, ka pie Šlesara viņš iet, jā? Jo viņš vēl nav pateicis, kur. Viņš tikai tā esas video. Pieņemsim šāds. Šitas ir amazing video. Es pastījos. Nav kaut kas uzkurīts, nevar skatīties. Tā kā smēķēt? Не, сакс tas. Здравствуйте, ребята. Недавно услышал один стих, который «Мое сердце». И он показывает, наверное, последние 3 года моей жизни. Я хотел поделиться с ним. Евгений Евтушенко. Дай Бог. Дай Бог слепцам глаза вернуть. Мить горбатым. Дай Бог быть Богом. Хоть чуть-чуть. Es tev nedzirdu, vēlreiz. Es liku dzējoli, mainīt. Tu šobrīd liekas man smieties par garīgi atpalikuši cilvēki. Uzliec savus atpakaļ. Es neklausīšu uz to mēslu. Beidz man novies, negribu. Es taču niešu, beidz uz slēsu. Es tev godīgi saku, es labāk geju porno skatos. Ja es širo skatos, tad tev jāskatās geju porno. Es nezinu, kaut kāds trakais, kur bāž rokas kādam pakaļā vai kaut ko tādu. Es neskatīšu. Tad vēlreiz. Šito tu salīdzini ar geju porno. Pareizi? Geju porno ir patīkamāks ausīm, kā acīm un visam pārējiem. Viņš pasties uz viņu. Но быть нельзя чуть-чуть распятым. Дай Бог не вляпаться во власть и не геройствовать под власть. Tu filmē? Pīrāgam, nabagam, abi gali apdeguši. Nāca ezītis par krastu ar dāvanu maisu. Ar dāvanu nastu. Ar dāvanu nastu. И быть богатым, но не красть. Конечно, если так возможно. Es izslēdzu. Tātad Mairis runā dzējūli. Es šādi saskatos, tu man uzvelc, un pēc tam mans draudzenis stāsta par vardarbību. Skaidra lieta, bet saprot, kam ir jānotiek, lai Džeks iet iekšā, tā kā liek internetā dzējoli, par to, ka viņš no galvas viņu ir iemācījies, viņš nelasa viņu. Viņš no galvas iemācījies. Es ticu, ka viņam varētu turēt šī rakstu. Viņš stāsta dzējoli par to, ka dod Dievs man neiekulties varā un nebūt bagātam, bet izturēt to visu bez nabadzības. Un tur Dievu viss kanonos. Šādi viņš te runā par to dzējoli. Tad viņš rāda, kā vai taisīt pareizi ēst. Tu arī rādīji. Nē, atšķirība. Es tiktu kā sēžu, un kad es taisu ēst, es prasu padomus, kā viņus taisīt. Un tad tu šitā arī dari? Viņš noteikti. Ļauj man skatītājiem izstāstīt. Es labāk reklamēju azartspēles. Man skatītājiem ir mēs šeit neesam tikai mēs, saprot, te ir vēl cilvēki pie sava ekrāna. Viņš nesaprot, par ko ir. Bet man jau man tā ir skaidrs. Labi, es uzlikšu. Tad Briedis stāv uz ielas, un viņš uztraucās par to, ka sabiedriskā transporta josla nevar taisīt labo pagriezienu. Un vāc parakstus. Jā, atskaties. Tas bija pirms nedēļas. Labi, es izslēdzu ārā, nāc atpakaļ, lūdzu. Riktīgi, ja tu gribi aiziet zut projām, spiedzi šito pogu, un viņš lēc prom. Skaties, šitā. Mašīna iebraukšana joslā, lai nepārkāptu satiksmes noteikumus. Skaties, bet jebkurā gadījumā ir šeit pārkāpti, tā teikt, noteikumi no valsts puses, jo viņi nepareizi sazīmējuši bija tās līnijas un, principā, dažas lietas, kas bija sataisītas nepareizi. Padzeries ūdeni. Tev tur ir ūdens? Padzeries, jā. Tātad, respektīvi, valsts ir uztaisījusi nepareizi zīmes. Viskijas nav tā? Nē. Valsts ir uztaisījusi nepareizi zīmes. Valsts tagad taisa zīmes. Tātad viņš ko dara? Viņš, tas ir pilnīgs reklāmas rullīts. Aktīvs cilvēks. Jā. Viņš taisa dzējoļus runā, uztraucās pa gājējiem un tad nes uz Rīgas domu iesniegums. Pret tevi nes iesniegums. Tātad tas viss sublimējās iekš tā, ka viņš startēs no Šlesera partijas. Jā. Pareizi? Jā. Okay. Es Kristapānam pateicu, tajā momentā, kad jūs paziņos. Jums jau bija viena diskusija, tad, kad viņi stāvēja pie...
Tā prātīgi, jā. Svētāk būs vardarbība suņu būdā. Tā tad, pie kā es paliku? Viņi pie manām kājām. Man Kristaps Kristupāns, man sēns čoms, ir mēs tiešām esam čomi, mēs kopā trenējāmies pirms politikas, pirms visu, viņš man sakārtoja man interviju ar Fāteru pie viņa mājās, tajā slavenajā Ozolkoka kabinetā, es biju paskatīties, bet es Kristupām reiz tajā momentā, kad Briedis paziņos, ka viņš ir tavā partijā, tu man telefonu numuru var, mēs vairs nekomunicēsim. Viņš teica, jā, bet es jau esmu saimā. Viņi saka, es jau esmu saimā, bet viņš tur, es nesēdēšu pie viņa. Pasaka, lai viņa tēca atļauj viņam pie manis atnāk. Tas tev pašam jāsaka. Kā, bet ja tētis neļauj? Viņam cik gadu tam Kristapam ir? Viņiem tajā politikā, tajā partijā, es starp citu pat piedāvāju Šlesaram, es teicu, ja tu neņems Briedi, es aiziešu uz turien, bet viņš man neatbildēja. Es vienā momentā biju tik dusmīgs uz pasaules dzīvi, kas pat bija gatavs iet ar Šlesaru. Kurā momentā tas bija? Kad es biju Summersoundā un sadzēries garšīgu viski, un es ieraudzīju visu to vājprātu, kas par mani tiek publicēts internetā. Šī Summersoundā? Es neaizgāju nemaz līdz Summersoundam un beidzās viss ātrajā palīdzībā un slimnīcā. Ok. Redzi, mēs... Labi, tagad viņš iet ar Šlesaru. Šlesers savukārt iet uz Rīgas domi. Jā? Es nezinu par to, ko tur iet. Man tas jau, es saprotu, es šausmīgi distancēju. Tev pašam nekāda distanci, ko tu mūli? Es Twitter izdzēsu visu, beidzās. Labi, tu vari izdzēst. Cik Gobzems reizes dzēs ārā visu, ko varēja izdzēst? Es lūdzu, ja tu negribi nonākt konflikta situācijā, vairs nekad lūdzu nesalīdzini man ar Aldu, labi? Aldis ir viena no manām kļūdām lielajām dzīves. Līdzīgi kā vēl tur dažas, kuras tagad tiek apspriestas. Jā, es atceros, es zinu, ko tu rādīsi. Pasties, kad tas ir filmēts? Pirms vēlēšanām. Pirms 2 gadiem. Pirms viņš tagad tu nebeigsi projām? Tagad tu nebeigsi projām? Tas ir mans. Sveiks, Aldi. Prieks tevi redzēt ne tikai pie manis boksringā, bet arī mūsu jaunajā studijā. Ja, tad tu esi mūsu pirmais viesis, un pirmais viesis tu esi ne tikai tāpēc, ka man simpatizē tu kā politiķis, bet arī tas, ka, manuprāt, tu būsi pirmais ministru prezidents, kurš ar savu kāpostu, kā tu pats saki, būs tam ticis, līdz tam ticis, jo tavs mērķis ir pats augstākais, un tu uz to mērķi ļoti ej. Pat nenododot savus principus, kā bija pēc pirmajām Saeimas vēlēšanām, kurās tu startēji. Ja tu aizgāji, tev bija iespēja kļūt par premjerministru un diezgan liela, bet tu nepiekriti sadarbībai ar atsevišķiem politiskiem spēkiem. Kāpēc tā? Es domāju, ka man īstenībā nebija. Tu redzēji, ka es mūsu arku, ja? Tajā brīdī, jo... Izteikt pauzi. Ko tu biji lietojis, kad tu šito taisīji? Tad esmu viens no ļoti daudz cilvēkiem, kur Aldis apisa. Es viņam ticēju, gandrīz arī tajā partijā iestājos. Arī tajā? Gandrīz, jā. Es viņam ticēju, jā, tajā momentā es viņam ticēju līdz tam brīdim, kamēr viņš sapinās ar Bremanu, jau tur viss bija diezgan ok. Es nezinu, kurā momentā viņam aizrāva, vai sūdīgs dīlers bija vai kas, bet tur vienā momentā aizgāja beigās mutuļos. Līdz tam tu vari man sist nos, bet viņš bija salīdzinot ar to, jo es šausmīgi nepatīk jaunā vienotība. Man es zinu, kopš kur laikam man nepatīk, tad, kad Ušakovs gāja uz premjeru un Dombrovskis gāja uz premjeru. Vai pirmo vai otro. Man liekas, ka pirmo. Un tad viņam visu priekšvēlēšanu kampaņu, visu man paskastītē bija tādas ziņas par... Pagaid, ļauj man pabeigt, es nonākšu arī pie tā, kāpēc es ar tādu runāju par Aldu. Man jau jāizstāst, viss stāsts. Es kā par katru heiteru, kurš par man rakstu, var pastāstīt, kuras viņam es pārgājis ceļu. Tātad, tajā momentā, kad Dombrovskis visu savu priekšvēlēšanu kampaņu, man bija tikko 18, 19, 20 gadi, es tikko varēju sākt vēlēt kaut ko vispār. Tagad tev ir 34. Jā. Tad tas bija gandrīz 18 gadus. Labi, no. Jā, un tad viņš stāstīja, ka jābalso par viņu, lai pie varas nenonāk Nils Ušakovs. Viņš nocēs par viņu nobalsoju un vēlēšanu naktī Latvijas televīzijā. Pirmais jautājums viņam bija, vai jūs esat gatavs strādāt ar saskaņu, uz ko viņš atbildēja jā. Un tad es sapratu, kāda politiķi ir, pirmoreiz sapratu, kāda politiķi ir slikti cilvēki. Dīrsas! Slikti cilvēki. Nākamais moments droši vien bija, kad Valdis uzrakstīja grāmatu par to, kā izvest valsti no krīzes. Jā, tu lasīji viņu grāmatu. Nē. Tu vienkārši izrakstīji virsrakstu un izlasīji. Es izlasīju virsrakstu un es... Gobzems ir raksta grāmatu. Gobzems ir pēc tam. Un tad man ar to es tev gribēs par Gobzemu pastāstīšu arī visu par Gobzemu, kāpēc, kur kāda ir viņa loma manā dzīvē. Viņam ir pat loma. Viņam ir loma, jā, tad pēc tam es tev pastāstīšu. Man likās, pirmais bija jau, ka tu viņš pie tev uz ringām, bet viņam neizdāzīja Viņam bija konflikts ar Sandru Riekstiņu. Sandis Riekstiņš bija... Sandis atvainojos. Sandis bija
bija no JKP. Sandis būs pie mums šeit. Jā, super pasveicina. Tagad es esmu viņam, tagad viņš man patīk vairāk nekā tad. Viņš priecāsies to dzirdēt. Jo man par viņu arī ir pastāstīts. Bet davai nemauc. Man par visiem ir. Nu, un tajā momentā man nepatīk jaunā vienotība. Par visiem. Un tajā momentā es gribu, jebkurš spēks, kuram nebija ok strādāt ar vienotību, man tajā brīdī laikam bija pieņemams. Viņš bija visspēcīgākais, tāpēc es arī šādā veidā viņu atbalstīju. Es to nenožēloju, tā bija laba pieredze. Es ar viņu runāju, un es tagad, pēc viņa kaut kādām tālākām darbībām saprotu, cik ļoti lielu kaitējumu cilvēkam var nodarīt slikts kokaīns. Tu domā, ka tās bija narkotikas, kas padarīja? 90% pārliecināts, ka tas bija slikts kokaīns. Man liekas, man šķiet, es jau to cilvēku arī pazinu vairākus gadus. Es viņu nepazinu vairākus gadus. Es gan pazinu, un viņš mainījās. Tā, kad es ieraudzīju tādu slimību izpausmi, tas bija tajā dienā, kad viņš tika no Vējoņa nominēts par premjeru. Tad bija trakums pilnīgs acīs. Un tad es sapratu, ka ir jādara visu, lai rautu viņu nost no tā premjera. Un tu saki, ka tu tur zini labākais premjers. Es to neredzēju. Kā es to nezinu? Es to redzēju. Tāpēc jau es arī visu to spridzināju, to KPV augšā. Dēļ šitā te. Man tas viss izskatījās kā Artus Mutuļo. Okay, labi, lai tas izstāsta, kā izstāsta. Man jau vajadzēja to rezultātu beigās, saproti? Tas viss bija... Es nezinu, cik tu daudz ietekmēji, bet prātā viņš ir sajūts. Man liekas, viņš ļoti labi bija maskējies līdz šim. Varbūt. Es nezinu, es nepazīstu. Tā bija intervija, es šeit strādāju, pelnīju naudu, tas bija mans darbs. Viņš tev pirmais viesis, tu viņam saka, viņš tev tas ir otrās sezonas. Nav svarīgi, viņš tev tur viesis, un tu viņam saka, cik viņš ir foršs, un viņš ir tāds... Tu pirmā reize, kad uzkāpu uz skatuves, bija ideāls. Tā man pirmā intervija, ko filmēju, kur es kādu intervēju tā normāli. Tu tikko teici, ka tā ir otrā sezona. Pirmā intervija tajā studijā, es teicu. Tas jau nemaiņas, kā skatu jau aktieri nemaiņas. Jā, bet 3-4 kameras. Tu pats saki. Saproti, kad ir atšķirība, vai tu filmē uz telefonu. Bet tu pats saki, Kristap, reku savā mājaslapā, aktieru māksla. Dažādi mēroga projekti. Tātad tev ir aktieru māksla. 7 gadus spēlēja amatieru teātra studijā pie Ināras Čaktas, šautots viņai visu laiku labākā režisora pasaulē. Visu laiku labākā amatieru teātris, amatieru boks, viss tā kā... Amatieru boks man nav bijis. Nav bijis, piedod, mēs vienkārši par to boksu. Pagaid, atgriežamies te. Tad tev likās, ka tās ir slikts narkotikas. Vai es domāju, ka labas narkotikas tā kā tā nemainīt lietas būtību par gobzēm? Grūti pateikt. Es viņas norakstīju, tāpat kā daudz. Un tu teici par to, ka viņš sagāja kopā ar Brēmani. Jā. Bet Brēmans jau visu laiku ir bijis apkārt. Es jau to nezinu. Es jau redzu tikai to, ko rāda televizorā. Vai ko raksta kāds. Kurā televizorā Brēman rāda beidz? Tas ir... Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda. Wow! Tad vēl Brēmans bija bišķi savā. Mana Brēmana, es nestāstīšu. Ne, viņš man, tā, kad es taisīju partiju, viņš man lidinājās apkārt. Viņš bija pie manis atbraucis arī sauc, lai es eju ar jums kopā partijā. KPV? Jā, tad, kad viņš es vēl... Jo tad viņš teica, ka Lesers vēl naudu iedos. Tad es sapratu, no kurienes vējš pūš. Jā, viņš bija pie manis piebraucis ar to pašu veco geļiku jau tagad, un es viņus atceros, kas ir pie Salu tilta. Tas bija mans pirmās sievas dzīvoklis tur. Un tur viņš piebrauc un piedāvāja man arī, bet man tajā laikā bija tāds ļoti labs status momentā vecākais brālis, kurš man visu laiku atturēja no visiem tām politiskajām aktivitātēm, gan no KPVLV, gan pēc tam no Gobzem, gan kaut kādā laikā no Saskaņas. Viņš vienmēr man atturēja. Tagad viņš vairs nav manā dzīvē, bet... Bet labi, tad tu saki, tas bija tā kā naudas raidījums, kur tu pelnīji naudu, tā tikko teici. Skatījums mēģināja savākt, jā. Labi, reku, tu mēģini savākt skatījums par... 20 gadus. Ko tu iesaki man? Nenākt atpakaļ. Es jau varu arī nenākt atpakaļ. Es badu nemirstu. Es tā kā esmu pat priecīgs par to, ka jūs nākat atpakaļ. Man ir atsevišķi citi. Jūsu partijas biedri varbūt tās tādi, kur man neīsti simpatizē, bet par jums kā par politiķu man jautājumu nav. Jūs esat bijis ministrs, jūs esat bijis pirms tam deputāts, un tad jūs bijāt ministru prezidents. Tad tagad atlicis tikai viens pa lielam, kas varētu būt vēl augstāks par to. Man nevajag amatus. Man gribās šo valstu. Tev tiešām tādas domas ir par to, ka, tajā momentā, kad es to saku, tad es tā domāju. Tas, ka manas domas var mainīt. Bet tev mainījušās ir domas tagad? Par Kristopānu? Jā. Es teiktu, ka tā baigi lielos vilcienos nē, bet varbūt es vairs negribētu viņu par prezidentu, vismaz uz šobrīd visu tā fona, kas ir apkārt. Tomēr nē, Kristopāns par prezidentu nē. Bet, ja mēs skatāmies no tāda aspekta par to, ko viņš jau ir izdarījis, viņš ir uztaisījis pašu briesmīgāko iestādi Latvijas vēsturē. Vidu. Jā. Izveidojis. Viņam ir kaut kāda politiskā pieredze. Šobrīd, kas mums ir alternatīvas viņam?
Rosļikovs? Kam Vidam? Nē, Kristupānam alternatīva. Kas ir? Kristupāns ir prom. Viss. Nav. Viņš ir prom. Ko tu man prasi? Nē, nu kā? Tu tik ļoti komplimentē viņam, ka es tev uzdodu jautājumu, vai tu pirms 2 gadiem tu domāji, ka Kristupāna kungs ir... Tāpat kā tu to dari sākumā intervijas, tu pamēģini sakomplimentēt, lai tas cilvēks tev atverās, un tad tu vari viņu izdarīt. Es tā nedaru. Nedirs. Nedaru. Beidz. Kurā vietā? Kur es tev kādu sunītim kompozīciju izlīju? Es taču nebraucu tev virsū, es tev jautāju, lai tu man pats arī apstāsti. Es viņu kā cilvēku, kā personību cienu, man viņš patīk, man viņš simpatizē arī kā politiķis, viņam ir pieredze politikā, viņš ir rakstījis likums, un viņš tagad redz, kā tie likums, es atvainojos, nestrādā, un tad kaut ko darīt labot, un šajā pat tajā pašām, plus viņš vēl manai omei labu lietu izdarīja bērnībā manā. Es nezinu, man ir cilvēki, kur man patīk, un ir cilvēki, kas man nepatīk. Man nav nekāda tāda kardināla drausmīga negācija pret Kristupānu. Tas man nepatīk, ka viņš draudzējās ar Rosļikovu, jā, es to viņam arī personīgi pateicu, un tā, kad mēs runājām par to otru, man ir vēl viena intervija ar Kristupānu, kad mēs par pirms Eiroparlamentu, kad mēs runājām par to, viņš jau negribēja nemaz ar mani runāt, viņš negribēja nākt, jo viņš... Viņam neļāva noteikti. Es nezinu, kā viņš tā kā negribēja. Labi, noņemam no šito visu, es vienkārši gribēju par to vēl pateikt par to briedi. Redzi, kur problēma, manuprāt, ir? Reku Džeks tikai nesaplēs. Paņemš to, pasties. Šī vasarā viņš lika iekšā, kā viņš atpūšās ar ģimeni un trenējās. Un pasties, tā ir laiva. Jahta. Jā. Un pasties, kāds karogs tā jahtai ir. Tu atpazīsti karogu? Es no sākuma cerēju, ka tas ir Francijas. Nē, Francijas ir vertikāli. Tas ir Krievijas federācijas karogs. Viņš atpūšās uz jahtas, kas ir reģistrēta Krievijas federācijā. Varbūt tā ir atņemtā, viņš ar Kličko atpūšās. Viņš atnāk pat uz interviju paprast, kā viņam gāja Kličko kabinetā, kad viņi apskatījās viņa sociālos tīklus. Tas bija tajā intervijā, tajā GO3, tajā dokumentālā filmā, es atceros. Bet es tev Mairis Briedis, kurš tagad kandidēs uz šo te, kurš skaita dzējoļus krieviski un runā, manuprāt, krievu valodā viņš labāk runā nekā latviski, vai ne? Es nezinu, viņš manim nav nekad runājis krieviski. Jūs pat neesat runājuši? Nē, runājuši. Mēs esam pirmā reize, mēs runājam, ka es viņam atvedu savu Solmas Avenes kaut kādā 2014. Respektīvi, te viņš atpūšās uz laivas, Krievijas federācijas reģistrētā transporta līdzeklī, iesaucās. Kas jautā jautājumu, vecīt, kāpēc? Jo man tās Simjonovs Andī, kas taisīja to multeni, bet doķeni par viņu, kad viņš aizbrauc uz to Ukrainu, viņš tur ar ģeneratoru un tur tā kā gribēja tādu PR labot savu šeit mūsu acīs. Un tikko kā viņi brauc, viņa mašīna brauc. Un katru kilometru, ko viņš attālinājās no Ukrainas, viņš palika ar vien tāds borzīgāks. Atgriezās atpakaļ tajā savā patiesajā. Tas ir vēl vienreiz pierādījis, ka viņš ir muļķis. Tur nav ko par viņu runāt, viņam apnika. Nē, pagaid, skaties, es jau nemanāju par personību, es runāju par pašu uz kādi mums ir vilcieni iespējas. Kāds vilciens? Skaties. Viņš noraka. Skaties, tu pats teici, kādu variantu. Es tev prasīju par to Kristupānu. Ir tagad Rīgas domas vēlēšanas. Tagad būs saskaņa, ja? No saskaņas, būs saskaņa, iet iekšā saskaņa. Jakrins, ja? Tu no Jakrina īrē dzīvokli. Jā, Emīls man draugs, viņš vai ir saskaņā? Jā, Emīls startē uz Rīgas domas vēlēšanām no saskaņas saraksta būs. Par viņu jābalso. Redzi? Zuds balsos par saskaņu. Es tā neteicu. Tev nav varianti, jo, ja tev jābalso par Emīlu, tad tev jābalso par saskaņu. Šlesers atkal paņēma Klemenķevu Andreju no saskaņas. Viņš saimā ir gadus 20 bijis. Tagad neievēlēja, un tagad viņam nebija, kur likties. ZZS ar Burovu iet kopā. To es redzēju. Jā. Stabilitāte, iet kopā ar Jakovu Plīneru. Netiks viņa iekšā. Pagaidi. Es tev par to virzienu. Saprot, šitas Ušaka Puti, Šraisers. Viņam, viņš par to krievu valodu, viss ir fine, tur viss ir labi. Mairis ar savu karogu un saviem dzējoļiem krieviski, viss uz priekšu, vai ne? ABC. Tad ir Rosļikovs, kurš saka, krievu valoda ir mūsu spēks. Rekur ir krievu valoda ar Šleseru. Rekur ir. Šitas ir Džeks vispār latviski, manuprāt, pat arī krievs nav saprast, ko viņš runā. Man tagad kaitina, vai ko tu gribi? Es tev vienkārši saku, ka tādi ir tie vilcieni. Mairis iet viņā iekšā. Jā. Tas ir viens. Plus arī Jakrins, ja, izrādās. Tad otrs vilcieni. Kur bija Jakrins? Jakrins saskaņa. Paprasīšu. Pēc tam. Skaties tālāk. Tad ir jaunā vienotība ar Vilni. Ķirsi. Tad ir Kods Rīgai. Kopā iet. Tas ir vēl viens vilciens.
Tad ir trešais vilciens Nacionālā apvienība un Pūpols. Pūpols, ja? Ar ratnieku. Ratnieks, nevis eks-mērs, bet kas tas saucās? Mērs, kurš ir otrais mērs. Mums Rīgā ir 3 mēri. Linda Ozola, Vilnis Ķirsis un Edvards Ratnieks. Kā viņš saucās? Nevis eks-mērs, bet... Vicemērs. Paldies tev! Un tad ir JKP, un tad ir platforma 21. Tu neko nezini. Es neesmu izdzēs visus moju mēdījus, kad man saka. Platforma 21 ir tā ir Gobzem tā partija, kura pārdēvējās par platformu 21. Un šito džektu pazīsti? Tas ir Latvijas Olimpiskās komitejas priekšsēdētājs. Viņš bija Gobzemu? Nu jā, viņš bija pirms tam partijas priekšsēdētājs. Kad Gobzemu izmeta tā viņa partija laukā, tad šis džeks kļuva par partijas priekšsēdētāju. Tad, kad viņš ievēlēts tika par Latvijas Olimpiskās kustības, bet komitejas priekšsēdētāju, prezidentu laikam, tad viņš atstāja šo valdi. Tas notikās pirms 3-4 mēnešiem. Es esmu deklarējies kārķos. Tu vari deklarēties kaut vai īpiķos, bet tas ir, tu saproti, tie vilcieni kādi ir. Nē, tāpēc es arī par to brīdi, man neinteresē, ko viņš dara brīvajā laikā, bet tikko kā viņš iet publiskajā sektorā, tad man rodās jautājumi. Tāpēc es pajautāju tev, kāds tas cilvēks ir. Pilsētā runā, ka publiskajā sektorā tik līdz viņš tiks, tomēr tādā veidā tev ir jāsāk sniegt tās deklarācijas. Aiziešana no policijas bija saistīta ar to, ka viņš nevarēja īsti sakārtot savus deklarācijas. Deklarācijas amatpersonām ir jāiesniedz, man liekas, pa kaut kādu laika posmu. Ja viņš ir ieies, tad tajā savā stulbumā viņš ieies, kad viņam tur sadirsīs, ka viss būs kārtībā, bet tikko kā viņš ieies, viņš ir tik stulbs, ka viņi tur ļoti ātri dienesti viņu paņems pie dziesmas. Man ir tāda, es esmu čigāns. Es esmu cilvēks, ka tur nav problēma. Nē, bet bišķi nešķirība. Tur ir stulbs cilvēks, kas nevarēs sevi savākt kaudzes ar vēl stulbiem. Tagad viņi pie Šlesera daudz ir. Jā. Tagad viņi ir daudz pie Šlesera. Šlesers ir... Viņi jau bija tad pie Šlesera, tikai nezināja. Vai Linda Liepiņa, pieņemsim, vai Ralfs Namīro, pieņemsim, ekonomikas ministrs bijušais. Es zinu, ka tu nezini, cilvēki skatās, zini. Es Veinbergu tikai pazinu. Vittenbergs, tad domā. Vittenbergs, tas ir Nacionālā apvienībā. Jā, tas manam draugam, labam draugam, labs draugs. Mamma. Ķer humoru. Nevar jau tev ļaut Latvot arī savēt. Tātad vienkārši varbūt tev ir skaudība par to, ka tas briedis ir tā kā paņemts tajā, kā viņam tā partija saucās? Pirmajā vietā, jā? Es to tās pazvanīšu un es tikšu, kura nosauc man partiju. Nu, lai ko? Nu, nosauc man partiju. Kuru partiju tu gribētu, lai es pārstāvu nākamajās Saeimas vēlēšanās? Rīgas domas vēlēšanās. Kādu nosauc? Kur man neņemtu? Labi, progresīvi un jaunā vienotība man neņem, bet tur es nevarētu. Es tur labāk savu nogalināt nekā iet ar progresīviem vēl jaunā vienotību. Kāpēc? Kas ir progresīvi? Viņi taču tik progresīvi. Nu? Ko? Nu... Es negribu iet uz policiju, tāpēc neatbildēšu. Kāpēc nē? Kas ir progresīvai? Man no progresīviem arī ir politiķi, kas man patīk Selma. Man, piemēram, liekas ļoti tāda, man patīk Selma. Politiķi jau pārstāv kaut kādas cilvēku grupas. Pareizi? Es neesmu tajā grupā, es nebūšu nekad to progresīvo grupā, bet ja tai progresīvo grupai būtu jāizvēlās pārstāvs, tad es droši vien, ka tāda Selma savā uztverē dzīves, cik es viņu Twitterī esmu lasījis, un cik es viņus runājis, ir ok. Ko tu gribi no manis? Es gribu saprast tev to, es tev iezīmēju. Vai man skauž? Nē. Varbūt tev skauž, tāpēc tu tā komplimentēji tam Vilim. Kas varbūt rada jautājums par to, ka vienkārši briedis tagad tur ir, tu tur neesi. Nē. Un tad tu tagad man saka, ka tu varētu pieņemt jebkuram un tev paņemt. Nē, tas es tur sapontojos. Tu zini, ka man arī izprovocē. Uz emocijām aizgāja. Bet, es gribētu, tā kā man ir bijuši piedāvājumi, man ir Šlesers, negluži pats Šlesers. Bet tu varētu kā iet ar Šleseru? Nē. Un teikt... Es nevarētu naudu. Es esmu Giro podcasts tikko nesen teicu, kāpēc es man uzdeva jautājumu, kāpēc... Bet varbūt varētu iet ar Buro. Vai man varētu redzēt Vai man varētu kādreiz redzēt politikā. Faki, nē, man viņš būtu vajadzīgs vēl. Tu neesi vienīgais. Dolijā? Sunim papīrs nevar dot. Būs problēmas. Kur ir? Šito darīt tagad? Šis bija mans pirmais konflikts ar Kristupānu. Šitas te? Jā, tas, ka viņi aizgāja pie brīvas pieminekļa un kopā tur stāvēja, tas bija mans pirmais konflikts. Tu tā kā jūties nodots? Negluži nodots, kāpēc prasīja? Kāpēc? Tad man tur skaidroja, ka tas nav saistīts. Jā, ka tā vajag, ka tas ir saistīts. Tu tam noticēji?
Pasties otru interviju ar Kristupānu, tur jau es vairs nebiju tāds dirsā līdēs droši. Es nezinu. Tur paskatāmies. Es jau neatceros vairs. Man interesē, varbūt tu varētu reflektēt uz šo. Tas jau arī ir vecāks. Tas ir vēl pilnīgs pirms kara. Ne? Jo es godīgi, man Putins vairāk patika pirms 24. februāra, kā man patīk visi rietumu līdzi. Es tā domāju arī tagad. Man Krievijā, tā slāvu kultūrā, labi, Krievijā man vairs nav draugu, bet slāvu kultūrā, tāda Ukraiņa pat tāda subkultūra kā tāda pēc definīcijas ir drusciņi savādāk nekā Eiropā, nekā Eiropeiskā. Man tas ir tuvāks nekā tas, kur Nē, tu saki par to, ka tev Putins patika. Nē. Nu kā, pagaid. Noklausies līdz galam. Līderi, man vairāk tās slāvu, ja neskaita diktatūru, ideoloģija bija tuvāk līdz tam brīdim. Tas ir par slāvu. Ukrainā ir suņa audzētās sievietes, kuras es pazīstu, kuras ir arī atvestas uz Latvijas, skatījies acīs karas kārtī. Jo es godīgi, man Putins vairāk patika pirms 24. februāra, kā man patīk. Tālāk paklausies 24. februārī tev mainījās domas par Putinu. Jo viss mainījās, jā. Pasaules sabruka. Bet no Krīmas tev nekas nemainījās. 14. gadā bija Krīmai, kad es prasīju par Krīmu, es katru reizi, kad ir kaut kāds konflikts, es prasu iesaistītajām pusēm konfliktā. Es pazvanīju uz Krieviju, man tad bija biznesa attiecības Krievijā, es tur esmu būvējis putnu fermas vēl sen apakaļ pirms Turki nogāz tos 2 Krievu iznīcinātājus, jo es biju Turku iekārtām pārstāvs. Un, tā kā tu Eirovīziju skatījies? Jā, nē, es redzēju, kas tur tā ir. Tas bija mans salīdzinājums par to, kā svētkus svin slāvi vai ukraiņi vai poļi un kāds ir tās Eiropas kultūras progresīvās vadlīnijas visām tām lietām. Tas bija vairāk uz to tendēts, nevis tieši konkrēti uz Putinu. Olimpiskās spēles tu skatījies? Tikai basketbolu 3-3, tikai to. Redzi. Atklāšana, nē. Skaties. Es gribēju tavu viedokli pajautāt par tām, šits tā kā tāda hohma ir pa lielam. Tā bija. Džims Kerijs lielisks aktieris, vai ne? Un šitā ir peldētājs Džeks. Viņa anulē. Tomēr anulē. Vismaz kaut kas labi. Viņa anulē, tā bija tā blondā smukā meita. Labi. Par šito sieviešu boksa lietu. Skaļa lieta, vai ne, ka tā ir sieviete, bet tagad atkal tu ies projām. Nē. Man tur tāds smags tēns, jo vienkārši domāju. Kā olimpiādē, man gribās saprast. Ir par tiem virsrakstiem, kas pēc tam būs no tām manām atbildēm. Šī ir pēdējā intervija. Davai, prasa, ko tu gribi prasīt. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda. Vau! Viņš tagad ko? Biedē mani, biedē tevi. Viņš vairs nekad nenāks ārā, nerunās pagaidi. Es teikšu, šitas te ir boksere, vai ne? Tā viņi dabūja olimpisko zeltu. Jā. Es īsti nesapratu. Vai tad ir vai nav? Tas sieviete vai vīrietis? Tavs viedoklis. Arī taču no virsrakstiem tikai nāca vai kā? Nē, es drusciņi pastījos dziļāk. Tā tomēr man... Pastāsti. Tur nevar saprast, tā ir tāda valsts, kur varētu būt visādi viltot dokumenti un vēl vis kaut kas. Mans komentārs, ka man viss par to prasīja, bija viens, lai viņi novelk bikses un paskatāmies un viss. Tas tā kā, kur ir no Amerikas regbija spēlētāji. Arī dabūja bronzu. Arī ir tāda, nevar saprast. Lai novelk bikses un parāda, ko es tev varu pateikt, ko tu gribi to man zināt. Tev tās bikses, tad geju porno un tad bikses. Jā. Bet, skaties, viņi uztaisās šitā. Pasties, pilnīgi cits cilvēks. Es salieku šī tādu cilvēku, un jūs salieku šī... Tā ir tā pati. Jā. Nemuldi. Es tev saku. Tādā laikā dzīvojam, ka grūti saprast, nezinu, ko es komentēju. Es uzskatu, tad... Ja mēs tikai mati pielika. Nē, tāda pati, jā. Ja mēs runājam par tādu sportu kā boks vai individuālos sporta veidus, jā, regbijas, laikam, un basketbolu, jo mums ir arī basketbolisti kas mums ir visslavenākā. Tur arī viņa progresīvie mēsli atļāvās viņu iesaistīt visā šajā pasākumā Latvijas kontekstā. Es uzskatu, ka sievietei ar vīrieti kāpt ringā nevajag.
Tas nav pareizi. Ja mēs varam Kas tur bija par to pasākumu, ka tā sieviete spēlēt, varbūt tas tad pacēla rokas un teica, nē, viņi nekausies, necīnīsies. Viņi saprata, ka tik stiprs sitiens, viņi turpinās izlaist, viņi dabūs traumas. Viņi bija apsolījuši savam vecstāvam, kurš... To es redzēju, jā. Viņi vienkārši saprata, ka viņai nav variantu pret tādiem sitieniem. Jo... Džekam ir stiprāks sitiens. Stiprāks sitiens Džekam nekā meitenei. Kāpēc ir tā, ka... Es nesaprotu. Kur ir problēma tiešām novilkt tās bikses, iet istabā, bet dakters, iet iekšā, nofiksē? Tam visam ir iesaistīta. Tātad šobrīd amatieru boksā notiek ļoti liela revolūcija. Tas IBA, tā federācija, kas ir Krievijas ietekmē, viņa tiek basketbolēta nost. Jā, bet viņa it kā ir tā, kas tieši uztaisīja to kipišu par to, ka viņa ir viņa. Tagad viņi pateica, ka Olimpiskajās spēlēs boks nebūs. Jā, dzirdēju, LA nebūs vairāk. Losandželosā. Jā. Es domāju, ka būs Losandželosā, vienkārši to taisīs tā jaunā organizācija. Viņai šobrīd ir vajadzīgs vēl 7 valstis, un tad viņi uztais Pasaules amatieru federāciju, un tad tā būs tā World Boxing, tā būs tā organizācija, kas arī organizēs nākamajās Olimpiskajās spēlēs boksu un tā tālāk. Šītas politiskais gājiens ir tas, ar to tur es pieņemu, ka tur tādas meitenes īstenībā ir vairāk. Šī meitenes puikas, es nezinu, kā viņas nosaukt īsti. Tas bija vienkārši tāds, lai radītu to politisko apakšā tiem, jo viss pasauli... Domāju, ka viens šis te gadījums uztaisīja tā, lai būtu jauna organizācija? Nē, viens gadījums noteikti nē. Tas ir vairāk gadi, jo viņi tur cīnās un laužās viens ar otru. Ar šo gadījumu viņi vienkārši izgaismo, jo tādai, kā lai saku, progresīvai pasaulē jau šķita, ka galīgi ok, ka tas čoks tur citās meitenes ringā. Ja viņš ir čoks, es nezinu. Tu teici par Selmu. Jā, Selmai tas bija ok. Tas bija ok, jā. Un pierādījumi jau nav. Es taču nezinu, kā es varu zināt, kas viņi ir vai kas viņš ir. Kā tu vari zināt? To, ko raksta internetā. Ja tu tici visam, ko raksta internetā, tas ir lohs. Jā. Tad kā tu tam vari ticēt pa lielam? LSM to rakstīja? Kas ir tavs drošākais avots, kurš pateica, ka viņa ir vīrietis vai viņa ir sieviete? Izņemot, ka viņš novilktu vai viņa bikses un mēs redzētu. Es tieši par to boksu, ja viņi būtu kaut kādi, es nezinu, tur peldētāji, vai es tev nejautātu. Bet tā kā par to boksu ir runa, viņi uzreiz tā pretinies, nē, stop. Tas radīja jautājumu. Mums pašu bokserē Beatrice Rozentālē bija situācijas Eiropas un pasaules čempionātos, kad bija jāstartē ar šādiem individiem. Un es ar Beatrice esmu nedaudz personīgi pazīstams. Es viņu ļoti cienu kā sportistu. Viņa ir tāds labs piemērs. Un arī viņa teica, ka tas nav ok un ka tas nav īsti godīgi. Tu meklē kaut ko? Man vienkārši daudz neatbildētas, vai kaut kas noticis. Zut, paldies. Bez fatālijām, ok? Visu labu. Paldies. Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? 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 I've created a monster. There's nobody wants to see Marshall no more. They want Shady. I'm chopped liver. Well, if you want Shady, this is what I'll give you. A little bit of me mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, bum on your lips, jump back, jiggle a hip and wiggle a bit and get ready, cause this is about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin. Now